Koncerts pētījums, absolūti jauna forma. Vismaz man kā režisoram nav tā gadījies, ka es būtu bijis uz kādu koncertu pētījumu, lai gan es ļoti daudz eksperimentēju un tieši uz teātru skatos. Šeit dziedātājs būs putni. Ansels savos darbos, savā dramaturģijā ir uzrakstījis arī remarkas, kas viņiem ir jādara. Līdz ar to tur būs arī tādi teatrāli, mazi teatrāli elementi. Protams, te būs brīnišķīgi vizualizācijas. Tā ir velta Emīlija Platupe, viņas darbi, kas arī ir zīmēti speciāli putniem, starp citu. Mēs centīsimies šo vakaru ar dziedāšanu veidot tā, ka viņš ir pietiekoši rosinošs un ka viņš ir arī pietiekoši abstrakts, ka tu vari skatīties uz kaut kādām detaļām un tu vari pats domāt savu stāstu un pats piedalīties ar savām sajūtām. Tālūk, man liekas, ka brīnišķīgs ir repertuārs, jo daļa repertuāra ir speciāli rakstīta šim koncertam pētījumam. Un viena daļa savukārt ir tas, ko jums pastāstīs brīnišķīgi Antra, ka putni savā laikā ir draudzējušies ar Juru Ābolu, un tur ir tādas kompozīcijas, kas ir tikai putnu repertuārā.